Tas teiciens man atkal iedūra dunci mugurā. Teiciens pret mani izturējās atkal tā, it kā es būtu ļaunākais ienaidnieks. Pret mani noslaucīja kājas. Mani vienkārši nodeva. Visi šie teicieni tev ir ļoti pazīstami, un šī sajūta vēl vairāk. Jo tu skrien un dari un palīdzi cilvēkiem no tīras sirds, un tu nesaproti, ko tu dari nepareizi. Tu pret tiem cilvēkiem izturies nenormāli labi, bet viņi kā tev atmaksā. Viņi nekad nedara to, kā tu viņiem palīdzi. Piemēram, tad, kad tev ir vajadzīga palīdzība, nav kas klausuli pat paceļ bieži vien. Neviens neatbild. Vai arī atbild, ka nevar, kad ir aizņemti, kad ir darbs, kad ir bērni, kad ir viss kaut kas, un nekad tev neviens nevar palīdzēt. Bet tu gan vari. Tu skrien un celies kaut naktī, un tu būsi tur, un tu palīdzēsi, jo uz tevi var paļauties. Tu esi tas labākais draugs vai draudzene, vai ne? Redzi, šis teiciens izturies pret otru tā, kā tu gribētu, lai izturētos pret tevi, nav pareizs teiciens. Tā ir īsta manipulācija. Pareizais teiciens, kam tev ir jāklausa un jāseko, būtu savādāk pavisam. Viņš skan mazliet savādāk. Izturies pret sevi tā, kā tu gribētu, lai citi arī izturētos pret tevi. Tātad tu rādi ar savu piemēru vispirms, kā tu sevi vērtē, kā tu sevi cieni, ko tu sev nozīmē, un citi cilvēki vienkārši sekos, jo tas ir tavā enerģētikā. Jo citi cilvēki nolasīs uzreiz, ka ar tevīm nevar manipulēt, ka tevi nevar izmantot un pret tevīm kājas nevar noslaucīt. To cilvēki jutīs uzreiz. Tas moments, kurā ir radusies šī sajūta, ka tev ir jāizdabā, ka tev ir jāskrien, ka tev obligāti ir jānopelna mīlestība, cieņa un vērtība, šo momentu var mainīt. Nāc pie manis uz terapiju, ieiesim regresijā, un es tev parādīšu, kur tu esi pirmo reizi pieņēmis šo lēmumu, ka tikai tā tu vari nopelnīt savu mīlestību. To visu tiešām var izmainīt, un tavā dzīvē sāksies pilnīgi jauns posms, kur cilvēki nekad vairs pret tevi tā neizturēsies. Jo zini, kāpēc? Tu pati pret sevi tā neizturēsies. Tu pārstāsi sevi nodot. Tu vairs sev nenodos. Tu liksi sev pirmajā vietā, un parādīs arī pārējiem, ka tu esi vērtība un ka ar tevi tā nevar. Kamēr šis te nenotiks un netiks sakārtots, ar tevi tā var. Un atradīsies vienmēr jauni un jauni cilvēki, kas tevi izmantos. Ja tu gribi to mainīt, tu zini, kas tev ir jādara. Lai tev forša diena!